Tāro prognozes septembrim saņēmāt. Tagad paskatīsimies, kāds būs astrofons šomēnes. Septembrī mūs sagaida īsts transformācija posms. Tiks dzēsts un apgreidots viss tas, kas jau sen prasīs pārmaiņas. Tātad sākam no mēneša sākuma. Septembra pirmajās dienās karmas planēta Saturns atgriežas zivīs līdz februāra vidum. Un vēl pēdējo reizi patestēs zivis, kuras ir jau tā diezgan daudz cietušas no dzīves eksāmeniem pēdējo 2 gadu laikā, bet nekas vēl bišķiņ palicis. Un mums pārējiem tas būs laiks, kad visums aicina mūs ievērot kārtību emocijās, sapņos un garīgajos meklējumos. Ir atkal pienācis laiks dziļām sarunām ar sevi. Ir labi strādāt ar psiholoģiju, ezotēriku, astroloģiju. Būs iekšēji vēlme izprast sevi, savas patiesās vēlmes un dziedēt vecās brūces, kur starp citu var palīdzēt manas meditācijas. Iečekot droši mana profila linkā. Nākamais. No 6. septembra līdz februāra sākumam Urāns ir retrogrādā Dvīņos. Tas parasti nes masveidā iespējas, lai atbrīvotos no visa novecojušā un atvērtu durvis kaut kam pilnīgi jaunam. Galvenais tajā, ka vecais aiziet, saskatīt iespēju. Daudziem retrogrādi atnes pārbaudi ar vecu scenāriju. Vai arī šoreiz reaģēsi tāpat, vai arī šoreiz iesi pa to pašu ceļu, kurš ved nekurienē, vai atkal neizvēlēsies sevi. Tāpēc esiet atvērti radikālām izmaiņām un jaunām iespējām. Un tālāk sekos septembra galvenais notikums – aptumsumu koridors, kurš sākas 7. septembrī ar pilnmēnesi un mēnesi aptumsumu zivīs. Šo dienu vislabāk ir pavadīt vienatnē, klusumā, ja sanāk tad pie dabas. Vissvarīgākais ir ieklausīties savā iekšējā balsī. Ko tā teiks par visu, kas aktuāls jūsu dzīvē? Aptumsuma periods ir ļoti spēcīgs posms. Tā laikā gan pirms tam, gan vēl pāris mēnešus pēc tam var notikt kaut kādi svarīgi pagriezieni, var atnākt domas un sajūtas, kas liek pieņemt liktenīgus lēmumus. Un šajās 2 nedēļās atslēgas vārdi būs dziļums, intuīcija, pašizziņa. Tāpēc ļoti uzmanīgi šajā posmā vērojam, kas notiek jūsu ārējā un iekšējā pasaulē. Visaktuālākais būs vecu scenāriju atlaišanas tēmas. 14. septembrī labāk neplānot neko svarīgu, jo tur valdīs nelabvēlīgi astro aspekti. Tā, turpinam. 19. septembrī Venēra ieiet jaunavā un sāks valdīt lielāka harmonija un kārtība jūtās un finansēs. Līdz 19. Venēra iet pa lauvu un nes vairāk kaisles un tādas ekspresīvas izpausmes attiecībās. Tomēr kvadrāts ar Urānu var atnest kaut kādus netik patīkumus pārsteigumus. Piemēram, šāds aspekts var izraisīt pārāk lielu kriticismu un tādu piekasību pret partneri. Un esiet arī uzmanīgi ar pārgalvīgiem izdevumiem. Un visbeidzot, superjaudīgas dienas būs 21. un 22. septembris. 21. ir jaunmēnesis jaunavā un saules aptumsums. Nevajag skatīties to. Jaunmēnesis jaunavā ir ideāls laiks, lai apdomātu savas dziļākās vēlmes. Ir tīpaši tas, kas saistās ar veselību, ar darbu, ar dienas ikdienu. Ir ļoti labi uzsākt jaunus ieradumus, kaut ko darīt ne tā kā līdz šim. Un šis saules aptumsums jaunavā mums nesīs kaut kāds jautājums saistībā ar jaunām iespējām, karjeru. Ja mēnesis aptumsums 7. mums vedina domāt par to, ko varam izbeigt, no kā atteikties, no kā aiziet, tad saules aptumsums turpretī aktivizē idejas par to, ko jaunu varam ieviest un uzsākt. Un 22. septembrī ir rudens saulgrieži vai ekvinokcija, un tas arī ir enerģētiski mega jaudīgs transformācijas laiks. Šajā dienā gaisma un tumsa ir vienādas. Šis ir laiks, lai atskatītos uz savu pašu izaugsmi, izvērtētu situāciju, saprastu, pie kā vēl jāpiestrādā un
vairotu pozitīvismu sevī caur pateikšanos par visu to labo, kas jums jau ir. Jo mūsu iekšējā sajūta, mūsu domas un mūsu izvēles ir tās 3 sastāvdaļas, kas veido pamatus laimīgai dzīvei. Un vēl, ja jūsu dzimšanas diena iekrīt kādā no šiem svarīgajiem datumiem vai plus mīnus 1 dienu, tad gatavojieties jaunam un interesantam dzīves gadam. Un apsveicu arī visas jaunavas un agros svarus dzimšanas dienām. Bet es taisīšu vēl atsevišķus video par aptumsumiem un ekvinokciju. Bet, lai vienmēr būtu lietas kursā par enerģētisko fonu, tad atcerieties pierakstīties un likt laikus, ja šāds kontents interesē. Tā!